ātruma cilts, maksimāli apgriezieni un SEB leasings. Katrai automašīnas markai ir savs klubiņš vai vietiņa, kur tiekas to īpašnieki. Viņi dalās pieredzē, zināšanās un jaunumos, kā arī kopā dodas izbraucienos, sacenšas trasēs un piedalās konkursos. Tagad jau apmēram mēnesi oficiāli piereģistrēts ir arī Moskviču klubs. Latvijā Moskviču netrūkst. Daži tiek rūcināti ikdienā, citi vēl tikai restaurēti. Parasti viens par otru zinām, ja, bet tas ir tāds iemesls, kāpēc sanākt kopā. Moskvičs tā arī ir. Tā ir tāda savu veida leģenda, ja, un tie laiki, lai kādi viņi arī ir bijuši, bet tā bija cilvēkiem ikdiena. Ja, un daudziem viņi saistās ar dažādām atmiņām, labām, sliktām, bērnību, vai ne, un tāpēc tieši tas Moskvičs bija tautai pieejamākais auto. Jānim Moskvičs ir tāpēc, ka tāds bijis viņa vecstāvam, pēc tam tēvam. Laikam jau saprotams, kāpēc tagad arī viņš sirdi atdevis tieši šādam braucamajam. Katram auto īpašniekam ir atmiņas vai sapņi par bijušo, esošo vai topošo spēkratu. Vienam tas ir BMW, citam Subaru, bet vēl kādam tieši Moskvičs. Man pirmā automašīna bija Moskvičs. Mana māte 60. gadu beigās loterijā vinēja, un tāpēc es izlēmu, ka man ar tādu vajag. Kas arī Moskvičā ir tik foršs? Nu, pirmkārt, bērnības atmiņas, katrai mašīnai ir savu smaržu. Nu, un arī šai, konkrēti 408. ir tā smarža. Nu, stils, nezinu. Man patīk. Tik skaistā rudens dienā Moskviči nedrīkst stāvēt garāžā. Tāpēc mēs ar vīriem nolēmām doties nelielā izbraucienā. Dodamies uz Rīgas motormuzeja Bauskas filiāli. Brauciens izvēršas īpaši skaists. Krāšņās rudens lapas, ziedošie rapšu lauki un tumši pelēkais asfalts. Krāsu salikums, kurš liek aizmirst ikdienas likstas. Kamēr Moskviču vīri aplūko Rīgas motormuzeja Bauskas filiāles eksponātus, es dodos noskaidrot, kas šajā mājā ir jauns un ko mēs vēl tikai redzēsim. Kādreiz Bauskas muzeja strādāja tikai vasarās, kā ir tagad? Nu, te es vēlos jūs visus ļoti pārsteigt un iepriecināt ar to, ka Bauskas motormuzejs, jeb Rīgas motormuzeja Bauskas filiāli, strādās visu ziemu. Nu, mēs plānojam rudenī, ka varētu būt karistāde, tātad 18. novembris, ja? Un Ziemassvētki, tātad šis skaistais laiks, šis gaidīšanas laiks, ja? Ko mēs varam piedāvāt šiem cilvēkiem, tātad atnāciet un paskatieties. Vai būs silts vai cilvēki nenosals? Cilvēki nenosals. Mums ir karstasinīgi gidi, jauka apkalpošana, un es domāju, vienmēr laipni gaidīt Bauskā. Jums jāatceras divas lietas. Pirmā, Rīgas motormuzeja Bauskas filiāli jūs gaida ciemos visu cauru gadu. Otra, ja vizināties ar Moskviču vai šāds auto aplēmo jūsu garāžu, piesakieties Moskviču klubā. Gan pašiem būs interesanti, gan spēkratiem. Jūs tak zināt, katram automobīlim ir sava dvēselīte.